Šodien es jums pastāstīšu par vienu produktu, kuru patiesībā es jau gribēju pamēģināt pirms gada, kad viens no mūsu līderiem, Aleksandrs Gaļinskis, kāpa uz skatuves un stāstīja, ka viņam ir dvīņi un viņi ar sievu visu laiku ikdienā lieto šo produktu un viņi jūtas mierīgi un laimīgi. Un man, kurai ir 4 bērni, es domāju, kā tas ir iespējams, jo dvīņi tas izklausās diezgan traki. Un tagad es skatos, ir pagājis gads, un viņiem ir 3. bērniņš, un tad es sapratu, ka šis produkts tiešām darbojās. Tas, ko es nopirku, ir produkts Safrino. Šis ir viens no mūsdienu cilvēka visaktuālākajiem un pieprasītākajiem produktiem. Šis produkts ir antistress. Viņš uzlabo garu stāvokli, un tā galvenā funkcija ir samazināt kortizola līmeni. Jo tā sastāvā, jau pēc nosaukuma var redzēt Safrino, ja, tā sastāvā ir augstākās klases Irānas safrāna ekstrakts. Varbūt jūs jau zināt, ka safrāns jau no ļoti seniem laikiem tiek lietots gan ajurvēdā, gan arābu medicīnā kā antidepresants un arī kā dabisks līdzeklis dažādiem psihiskiem traucējumiem. Bet šis nav vienkārši safrāns, kas ir sastāvā, tas ir patentēts safrāna ekstrakts, kurš ir radīts ar tādu īpašu tehnoloģiju, kas ļauj labāk saglabāt lielu daudzumu tās aktīvās vielas, kas tieši palīdz sasniegt šo efektu mūsu nervu sistēmai. Tas nozīmē nomierinošu, hormonus regulējošu efektu un aizkaitināmības mazinošu efektu. Ļoti īpaši to novērtēs meitenes, kurām ir izteikts pirmsmenstruālais sindroms. Šis ir fantastisks produkts. Meitenes, jūs pamanīsiet, ka jūs esat 2 dažādi cilvēki PMS laikā, ja? Tad, kad lietojat šo produktu un kad nelietojat. Un vēl, šis ir Eiropā vienīgais patentētais safrāna ekstrakts. Šī produkta efektivitāte ir klīniski pierādīta. Tas nozīmē, ka ir zinātniski pierādīts, ka šis produkts no vienas puses paaugstina serotonīna, tas ir laimes hormona koncentrāciju, un novērš tās zudumu par 50%, iedomājieties. Tas nozīmē, ka tas tiešā veidā ietekmē jūsu gara stāvokli un jūsu emocionālo stāvokli. Un no otras puses, šis produkts samazina stresa hormonu kortizola izstrādi, kura dēļ tad, kad tas ir hroniski paaugstināts mūsu organismā, mums rodās milzīgs daudzums problēmu. Un ne tikai saistībā ar nervu sistēmu, kas izpaužās kā aizkaitināmība, nogurums un tā tālāk, bet tai skaitā arī problēmas ar ādu, jo paaugstināts kortizols noved pie paaugstinātas tauku sekrēcijas. Kā rezultātā ir dažādu baktēriju, ādas iekaisuma procesu parādīšanās, piemēram, akne. Vēl augsts kortizols sāsina tādas problēmas kā egzēma un psoriāze. Ja vēlaties uzlabot savas ādas kvalitāti, jebkurš zinošs integratīvais kosmetologs pateiks, ka obligāti vajag samazināt kortizola un stresa līmeni. Vēl jau vairāk. Mūsu akna izdalīs cukuru pat tad, ja nelietosim ogļhidrātus. Viņa vienkārši to sintezēs no olbaltumvielām un taukiem, kas novedīs pie liekā svara. Un tas viss ir paaugstināta kortizola efekts. Pirmkārt, šis liekais svars uzradīsies jau vēdera rajonā, tas ir tā saucamais kortizola vēders. Ir cilvēki, kas paši ir tievi, bet viņiem ir paliels tauku uzkrājums vēdera un gurnu daļā. Tāpēc, ja jums neizdodas notievēt, jums obligāti jāsamazina kortizola līmenis. Tāpat kortizols negatīvi ietekmē imunitāti. Nevelti saka, ka visas slimības ir no nerviem. Tajā ir sava daļa patiesības. Tāpēc šis produkts Safrino ir absolūti universāls. Šis produkts vienlaicīgi risina milzumu daudz uzdevumu. Tas novērš vienu no galvenajiem dažādu problēmu iemesliem. Ne tikai fizisku problēmu, bet arī sociālu problēmu. Jo ļoti lielu daudzumu savas dzīves kļūdu cilvēki pieļauj vienkārši tādēļ, ka viņiem ir pārslogota nervu sistēma. Rodās visādi konflikti, šķiršanās, aiziešana no darba kaut kādu dažādu konfliktu situāciju dēļ. Saspringtas attiecības ģimenē, tā skaitā arī rets seks. Uz šo visu labvēlīgi iedarbojas šis produkts. Tas palīdz kļūt mierīgākam, harmoniskākam, neuzvilkties par sīkumiem, asi nereaģēt. Un šis produkts dod iespēju vienkārši būt emocionālā līdzsvarā, saglabāt mieru, adekvāti reaģēt uz dažādiem stresa faktoriem, īpaši pirms eksāmeniem. Šim produktam ir harmonizējoša iedarbība, un tas palīdz tikt galā ar dažādām problēmām, padarot mūsu dzīvi labāku. Es saku katram pamēģināt. 1 kapsuliņa dienā, pamēģiniet pāris nedēļas, un jūs redzēsiet, ka jūs būsiet pavisam cits cilvēks.